Sveiki visiem! Šodien parādīšu, kā ar OneShare Filmoru lietot nelicenzētu. Un tā šitai rakstīts, man ir nelicenzēta programma, ko es jau stāstīju iepriekšējā programmā, kur nokačāju caur torrentiem. Iepriekšējā video pasīties, tur visu varēs redzēt. Tātad man te ir uzraksts un reģistrēt. Kad esat, ja jums ir nelicencēts, tad, kad jūs esat jau visus video tur sataisījuši ar visiem tur tranzīšiem un overlayiem, filtriem un tekstiem, kad viss tas ir gatavs un jūs taisaties to video eksportēt, tad nelicencētai programmai būs vajadzīgs kokots, un to es jums šodien parādīšu. Kad es te vienu video uzliku, savu outro, un kad eksportējam, tad vienkārši te viņš pieprasa vārdu, kur saglabāt, izmēru, cik liels un tā tālāk. Te ir formāts, un to jūs visi, es domāju, ka jūs jau zināt. Tālāk spiežam eksport, un šajā vietā tā kā jums nav licencēt, tad viņš pieprasīs vai nu nopirkt, un ja jūs nospiedīsiet turpināt continue, tad jums tas video viņš uztaisīsies, bet pa vidu būs OneShare Filmoras tas logotips, kas traucēs skatīšanos. Tāpēc mums ir jānospiež reģistrēt, un šitā viņš pieprasīs licencēt email un reģistrēšanas kodus. Šajā vietā jums ir jāatslēdz internets, lai programma nesavienojas internetu. Atslēdzam internetu. To darās caur šejienu, jā, tīklu iestādiem, jā. Un, kad jums ir atslēgts internets, tad vienkārši rakstat email. Un tas ir emails. Šitas emails. Es domāju, ka viņš darbosies uz visām. To mēs ielimējam. Es atstāšu šito email un kodu uz video. Varēs labāk redzēt. Un reģistrēšanas kods ir šitas. Un, kad esat jau ierakstījuši to kodu, tā kā jums internets atslēgs, jūs reģistrējat šito pogu. Un tā kā viņš nespēja programmu savienoties ar internetu, to OneShare Filmoras mājaslapu, viņš akceptē reģistrēšanu. OK. Un šitā mēs iesim ārā. Viņš nespēs savienoties. Un viņš jau taisa video. Un šajā vietā nebūs tas Filmoras logotips pa vidu. Bet ja jums ir licencēt, tad nekam tādam nebūtu jābūt. Bet tā kā man ir nelicencēta, tad jāizmanto šitie kodi. Es domāju, ka daudziem no jums arī nelicencēta. Kaut gan varbūt es arī maldos. Bet, kā sakās, tas, kas ir pieejams internetā par brīvu, to var izmantot. Tāpēc uz šitās nots arī beigsim. Līdz nākamā video.